Šis laiks ir īss un dienas ļaunas. Andris Oppenheims saka, iztīriet savu skapi no visa kā, kas ir dēmonisks, ja? Jau atrada elgdievības priekšmats. Viņas vajag sadedzināt. Un šitas viss piramīdas, un kas tas ir elku pielūgs, tajos laikos upurēja bārns Ēģipte uz altāriem un ko tur, ja? Tās visas ir dēmonu pielūgsmes stāli izrādās. Tāpēc viņi tur būvēja mega piramīdas, ja? Un Ēģipte vispār Bībelē ir minēta kā elku zeme. Tāpēc 10 tās mocības uzsūtīja Dievs šitiem te viņu dieviem. Katru mocību par katram viltus elkam. Tur vardes, asinis, tumsa, un kristālos it kā māka iemājot tie gari, viņi redz caur stiklu. Viss šitas arī ir supervaroņa elki, Amerika, Wonder Woman, kas tur vēl, transformeri, miroņi, galvaskauls simbolizē nāvi, tas vajag sadedzināt. Reku vēl ko atradu. Nezinu, mums, ja es otrā atnākšana būs Kristus Līgau, bet šitā ir kaut kā dēmons klēle. Es nezinu, kā viņa mājas gadījās. Spiderman, visa elgadievība, jā, Kapteiņa Amerikas. Un... Maksimā. Aí tu maximal que ela é do... Superman! Elgadievība. Un Dievs samīja savus pretiniekus zem savām kājām. Nē, Superman! Tev viss kārtībā! Es esmu Kapteiņš Amerika! Superman! Tāpat laikā arī ikonas ietilpst kā elgdievība visi svētie. Viņi ir tikai kalpi vai kalpotāji, sievas un vīri. Vienīgā pielūgsme pienāks Jēzum. Un mēs nekāds, Dievu māti nevaram stādīt augstāk par Jēzu, un cik Bībelē ir par viņu minēts un paša kunga darbiem un apustuļi. Viņi bija martieri, evaņģēlija sludinātāji, izplatītāji, bet viņi ir tikai kunga kalpi. Kalpus mēs nepielūdzam. Jāņa atklāsmes grāmatā arī eņģelis teica, nemeties manos ceļos, es esmu tikai kunga kalps. Eņģeļi nesaņem pielūgs. To gribēja tikai Lucifers, kas ir kritušais eņģelis, dēmons, jā. Tā kā tā. Arī liekas bezvainīgi Jēzus, Dieva dēls ar māti Mariju, jā. Un kas viņai tur, bet kā tā lūkšanas skan? Uzupurēšanās akts Jēzus sirdī un Marijas bezvainīgai sirdī. Esi sveicināti visvairāk mīlošā Jēzus un Marijas sirds. Jēzus, var saprast, kam Marija, varbūt Pēteri vai apustuļa, Jēkaba, Jāņa sirds. Mēs godinam tevi, mēs mīlam un pagodinam tevi. Labi, kas mīla Mariju, labi, bet pagodinam. Mēs atdodam uzdevumiem paši sevi tev mūžiem. Noraid Jēzus Kristus vārdā, āmen. Var atdoties tikai Dievam. Pieņem mūs un pārņem mūs pilnībā. Noraid Jēzus Kristus vārdā, āmen. Var Jēzus tikai pārņem pilnībā. Dievs attīri un svēdara mūs, lai mēs varam mīlēt tevi un Jēzu. Jēzu, jā. Bet Mariju viņi nevar taisīt par alku, viņa bija tikai cilvēks. Tā kā visi, un tu pārējā visas lūkšanas, bet, katoļi, jūs pārāk aizraujoties ar elgdievību. Nekādi gadu dzīvnieki un horoskopi un... Cilvēks, Dieva bērns, nevar asociēt sevi ar kaut kādu dzīvnieku, mārķi, kaķi, kazu, čūsku, sātans, kas kritušais, nepaklausīgais ķerubs eņģelis. Tas ir viss dēmonu mācības, tiši.
Šeit vēl lietas, ko draugs iedēva. Saka, ka aiz grāmatām arī stāv dažādi gari, tāpēc pārbaudiet garus. Šitie sludina, kad jūs būsiet kā dievi. Mēs esam Dieva bērni vai kalpi, vai draugi, bet mēs neesam kā dievi. Fufelis, visāds grāmatas par kosmosu un sevis dziedināšanu. Reku Lucifers. Reku augšā arī. Un krīpīgs klauns. Un to puzli es saliku 4000 gabaliņu. Es jau nezināju, ka tas ir Lucifers, tā statuja. Bet saka, ka tas ir viņš. Viņš ir visās filmās arī. Draugs vēl iedēva šitādas, ko saka, nedrīkst. Taro, lai gan bērnu kārtiņas vai kādā formātā pasniegts tāpat sātanisms, sengrieķu mīti, elgdievības, visādi numeroloģija, ko mums saka iznīcināt. Tas vēl tas no drauga enegrammas, zemes mostās. Šitie visi ir no citiem gariem. Tad viņš teica, ir viņa kaut kāda okultīta priekšmeti. Es viņiem paprasīju, lai atdod man, es viņus iznīcināšu. Jēzus ir kungs. Ietiet vaļā no visa demoniskā, kas jūsu mājās. Tas atver portālus vai durvis garu pasaulē. Un mēs kā kristieši ticīgi Dievam nedrīkstam kalpot diviem kungiem. Vai vienu mēs mīlēsim un pieķersimies, un otru ienīdīsim un atmetīsim. To nedrīkst darīt. Dievam vai sātanam, Mamons, Bāls un visi šitie arī ir sātans. Tikai Jēzus. Pateicība Dievam. Slavēts kungs Jēzus Kristu vārdā. Es laužu visus demoniskos spēkus, elkus un atdot tos Jēzum Kristum pie kājām. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Slavu Dievam.